Šajā sērijā, uzlikuši savus velosipēdus uz automašīnas rāmja, dodamies iekarot Slovākijas augstos Tatrus. Esam apņēmības pilni izbraukt ar velosipēdiem skaistās kalnu ielejas un redzēt pasakaini skaistos dabas skatus gan Polijā, gan Slovākijā. Bet kā jau tas ir ierasts, nevienmēr viss notiek pēc plāna, tādēļ nāks improvizēt un meklēt jaunus maršrutus. Kā arī nelielie Slovākijas kalniņi izrādās ir daudz lielāki, kā tos bijām iztēlojušies. Tādēļ ne tikai sanāks mums braukt ar velosipēdiem, bet tos stumt kalnā un cīnīties pašam ar sevi un pierādīt sev, ka raksturs mums tomēr ir stingrs. Puls, kā biki pabrauc kalnā tā 160. Laikam savus rezervus esam izsmēluši. Grieķiju esam iepazinuši, īstenībā mazu daļiņu tikai no Grieķijas esam iepazinuši. Tagad esam uztutējuši velosipēdus uz auto un esam ceļā uz Slovākiju. Jā, šodien esam šeit Dobelē, pēdējās minūtes un tūlīt kāpjam automašīnā un dodamies ceļā uz Slovākiju. Šovakar paliksim pa nakti Polijā, bet rītā no rīta jau būsim Slovākijā un mūsu uzdevums ir uzbraukt un nobraukt no dažādiem foršiem kalniem, redzēt Slovākiju, pastaigojoties ar kājām un braucot ar velosipēdiem. Kā mums tas izdosies, protams, to jūs visu redzēsiet, bet tagad aiziet mašīnā un dodamies ceļā. Bet kamēr mēs dodamies Slovākijas virzienā, gribētu pateikt lielu paldies Forum Auto par lielisko Kia Sportage, ar kuru tad mēs šajā reizē arī braucam ekskursijā. Milzīgs paldies arī Velo Outlets par velosipēdiem, kuri mūs izvizinās pa Slovākijas kalniem un lejām, kā arī liels paldies par īstiem kalnu apaviem Salomon, ko sarūpēja firma Motosports. Esam tikuši līdz Suvalkiem, līdz mūsu mīļajām foršajām vistiņām, paēdām tikko garšīgi. Un ar jauniešiem runājām, ja atradīsim kādu tiktak kastīti nomestu zemē, tad viņiem ir 100 pietupieni katram. Un tiešām paveicās. Ne, viņiem nepaveicās, mums paveicās. Mēs atradām vienu, un tagad viņiem būs jātaisa pietupieni. Jā. Bet tas ir labi. Vismaz iesildīsim kājas. Nu jā. Iesildīs kājas pirms rītdienas brauciena ar riteņiem kalnā. Tieši. Bet, mūsu rāmis vēl turās. Īstenībā ir diezgan tā, liekas, ka diezgan aizdomīgi, ka viņš ir tikai uz āķa. Īstenībā visi 4 velosipēdi ļoti labi turās. Es domāju, ka visu turpmāko ceļu mums aizmugurējā sēdeklī nebūs liela mīskasta. Pēc šiem 100 pietupieniem es domāju, ka puiši sāks sītīgāk tur aizmugurē sekot līdzi savām mantām. Varbūt vajag aiziet arī Evitas priekšējo sēdekli pārbaudīt. Varbūt Evita ir kāds pietupiens ir jāiedod. Ko, paskaties, kā tur ir priekšā? Ko? Viss ir kārtībā, tā ir mojots tikai. O, toši. Evita speciāli ir mojetu šampi paņēmas no mājām līdz, ar ko atpirkties, lai nav jātais pietupieni. Esam nonākuši nedaudz aiz Krakovas. Braucieniņš bija diezgan traks, izbraucām mēs tikai pēc 1, ap 1:30, un tagad ir 1:30 naktī. Ļoti gribās nomazgāties un iet pie miera. Tiešām esam paguruši. Trakākais laikam bija pēdējā kāda stundiņa, kad tiešām nāca miedziņš jau un gribējās čučēt. Visi pārējie jau arī gulēja jau saguruši. Jaunieši, kāpēc neguļēt? Kaut gan jaunieši teica, ka viņiem mašīna arī baigi patīkot. Mūsu Kia viņiem patīkot, un ka viņi iešot sargāt riteņus un iešot gulēt mašīnā. Tā kā ņemam savas sēdziņas, ņemam spilventiņus uz mašīnu, jā? Labrīt no rītā. Šodien mums ir pirmais rīts šeit Polijā. Esam pamodušies netālu no Krakovas. Jaunieši mūsu vēl guļ. Mēs ar Evitu aizgājām brokastīs. Iznācu ārā, apraudzīt mašīnu. Vienīgais mīnus, kad ir velosipēdi līdzi, kad mums viņi pa nakti bija
jāiebrauc viesnīcā iekšā, jo teica, nu, skatieties paši sevišķi, droši šeit nav, esot droši, bet sevišķi droši nav, tā kā visi velosipēdi bija jānoņem, iestumā viņus iekšā un uzreiz jau gājām čučēt. Bet tulītā mēs pēdam brokastis, ceļam jauniešus augšā, lai jaunieši iet pēd un dosimies jau tālāk. Esam beidzot izkasījušies, braucam Zakopanes virzienā. Īstenībā tiešā vārda nozīmē izkasījušies, jo šeit Polijā tagad patreiz mēs vairs neesam kā Grieķijā ar Evitu divatā. Kad mēs īstenībā bijām diezgan lielas raķetes, diezgan žiperīgi mēs bijām. Mums, protams, ir vēl 2 jaunieši, kuriem varbūt neiet tas viss tik ātri, bet es ceru, ka katru dienu mēs arvien ātrāk un ātrāk, bet īstenībā lielākā kavēšanās ir pie velosipēdiem. Velosipēdus noņemt, velosipēdus uzlikt, nu droši, velosipēdus uzlikt, tas vismaz ir 30 minūtes, tā kā varbūt arī mums ar katru dienu ies ātrāk, mēs būsim jau piešaušies kaut tā darīt, bet, nu, pirmais rīts ir pirmais rīts, protams, zin kā, pirmie kaķēni ir jāslīcina, tā mums arī tas pirmais rīts. Varbūt negaida tik ātri, kā gribētos, tagad ir 10, esam tikai tikko izbraukuši. Bet mēs šodien atļāvāmies nedaudz ilgāk pagulēt, jo mēs ļoti vēl naktī iebraucām, tā kā gribējām atpūstos, jo mums ir vajadzīgs spēki. Spēki būs ļoti daudz vajadzīgi, jo mēs gribam uzbraukt vienā kalnā. Es tā klusībā ceru, ka kāds no mūsu komandas arī uzbrauks. Noteikti zinu, ka tas nebūšu es, jo tas kalns ir tā diezgan stāvs. Pats galvenais, lai nav tā, ka kaut kādā brīdī mēs visi 4 saprotam, ka nē, šis nav mūsu, ka brauksim lejā un beigās jāsim ar to zirgu tur kalnā augšā, bet, nu, skatīsimies, mums patreiz ir 1,5 stunda līdz Zakopanei un tad redzēs, kā mums ir. Bet, ja jūs arī brauc šajā virzienā, tikko viesnīca, kurā mēs dzīvojām, vienkārši pa ceļam palikt uz vienu nakti, perfekts variants, ļoti plašs numuriņš, tiešām ir ļoti normāls brokastis un 75 eiro uz mums 4, es domāju, ļoti laba cena. Un tieši pa ceļam. Tā kā šis ir tāds. Ir Polijā, protams, daudz viesnīcas, kuras es arī neieteiktu palikt, kurās ir, nu, ne tikai numuriņi šauri, bet arī brokastis ir tāds pašvakras, bez nekādas izvēles. Reiz ir tā, ka pat kafiju jāgaida ir pusstunda, kamēr viņi uztaisa, bet šeit viss bija baigi labi. Un mēs esam uzkrājuši spēkus un esam gatavi braukt uz kalniem un doties pirmajā mūsu velo izbraucienā. Jā, vēl būs interesanti, ka mēs ar zirgiem brauksim. Ar zirgiem tu brauksi tikai tad, ja tu nevarēsi uzbraukt ar riteni. Nu, jā. Bet es jau ļoti ceru, ka tu varēsi uzbraukt. Es arī ceru. Es ļoti ceru, ka viņš nevarēs uzbraukt. Aleks, tu uzbrauks kalnā? Jā. Malacis. Un ko, Evita? Es būšu pirmā kalnā. Kalnā? Es uzgaidīšu Viņa būs zirgu. pirmā lejā. Nu, zirga, jā. Viņa Es būšu pirmā augšā un gaidīšu jūs ar zirgu atjājam. Prinči ar zirgu pie manis jās. Nu, es jūtu, man te tāda lielībnieku komanda novākusies. Kā tur īstenībā būs, to mēs redzēsim. Bet, nu, ko es gribētu paslavēt nedaudz, protams, mūsu Kia Sportage, ar kuru braukšana ir tīrais prieks, tīrais kaifs un bauda. Vakar 1000 km, ko mēs nobraucām, vispār nejūt. Es viņu saucu par slinko mašīnu. Slinkā mašīna viņa ir tādēļ, kad viņai ir adaptīvā kruīze, iesēdies uz autobāņa kādam astē un visu, vairs nevienu pedāli nespaida. Viņa pati bremzē, pati uzņem ātrumu, pati signalizē, ja tu ne tā kaut kur pati joslas, tur, nu, riktīgā sliņķu mašīna, bet, nu, tiešām, braukt ir ērti. Viņi ir ļoti ietilpīgi, mēs vēlāk parādīsim bagažniekā, cik mums ir sagājušas mantas iekšā, cik somas, cik čemodāni. Jaunieši te vakar vispār bija uztaisījuši tādu gultu, un ko viņi tik pa ceļam te māju bija uzcēluši, gultu bija sev iekārtojuši, viņi te guļ krustu šķērs un iztaisnojušies, sarāvušies un visādi. Bet, nu, ietilpības ziņā braukt šādi 4 ar šo mašīnu ir, nu, tiešām tīrākā bauda.
Jā, izrādās, braukt uz Morsko oku, tas bija tāds slikts lēmums. Kas šeit ir cilvēku, kas šeit ir mašīnu un kas šeit ir par cipariem. Tātad atradām Slovākijas pusē, atradām stāvvietu par 18 eiro, tādu pie viena bāriņa, pie kafejnīcas, tolete šeit eiro maksā uzreiz, ja grib aiziet. Uz visu dienu tātad 18 eiro, šeit var samaksāt par automašīnu, pēc tam ir jāiet 2 kilometri, un tālāk tur viss ir pilns ar automašīnām. Nu, vienkārši viss ir pilns, un ja tu gribi iet ar kājām, apmēram 2 stundas jāiet. Ar zirgu tu vari braukt, bet zirgs maksā 100 zloti augšā. Tas ir 25 eiro no cilvēka un 50 zloti lejā. Un ar riteņiem braukt tur aizliegts ir. Jā, nu uztaisījuši biznesu, tu vienkārši fantastisku ir. Bet, nu, es ļoti ceru, ka Slovākijā mums veiksies labāk un mums nebūs jāpiedzīvo šie cilvēku lielie bari. Mūsu pirmais izbrauciens ar veļikiem, ar riteņiem. Mums tagad ļoti interesanti. Gar pa labo pusi mums iet upīte un tā upe atdala Poliju no Slovākijas. Mēs tagad braucam pa Slovākiju, bet upē tajā pusē ir Polija. Jā, te nemaz nav daudz sliktāk kā tur kāpiens uz Morsko oku. Protams, tur augšā tas ezers ir fantastiski skaists, bet arī šis celiņš pa Slovākijas pusi gar upi ir vienkārši burvīgs. Ļoti, ļoti skaisti. Var šitas tagad tieši tā kā Amazonas, bet nu bišķi stiprāk es gribētu peldēt, ja būtu silts ūdens. Pirmais mūsu brauciens ar velosipēdiem ir veiksmīgi noslēdzies. Neviens nav nokritis, neviens nav satraumējies. Toties, jā, mēs esam veiksmīgi ietaupījuši naudiņu. Mēs neesam braukuši ar šiem zirgiem augšā. Mēs pavizinājāmies ar velosipēdiem. Redzējām ļoti skaistus kalnus. Tiešām upīte, kalni, pļavas. Dažādās vietās tā pļava ir tāda sajūta, ka mēs esam kādā Austrijā vai Itālijā, tāda rīktīgā tāda Austrijas Alpu pļaviņa, bet nu ļoti tiešām ļoti skaisti. Galvenais, ka visiem patika un īstenībā tas laiks, kas ir tagad kaut kādi 16, 18 grādi, viņš nav ne pa karstu, ne pa augstu, lai tiešām izbaudītu ar velosipēdu. Visi esam sasvīduši, protams, visi esam arī netīri. Tūlīt liksim velosipēdus apakaļ uz rāmja. Tā beidzot mēs varējām braukt ar mūsu riteņiem, pamēģināt, bet tāpat mēs vienīgie ar Aleksi jau braucām pa mūsu mājām. Un vēl pirmajā braucienā tur tik daudz smukas vietas ir, un es ieteiktu jums te braukt, jo te ļoti smuki ir, ļoti labi braukt ir, un labi, ka mēs nebraucām pa lielo uz augšu, jo tad mēs neviens netiktu augšā, bet tagad mēs braucām zemes ceļu, un tur nevajadzēja augšā braukt baigi daudz, bet bija forši. Šī trase bija ļoti forša un arī ļoti smukas vietas bija daudzas. Man visvairāk patika šajā trasē, kad mēs braucām tālāk un tur bija tāds ūdens kritums, kurā bija ļoti, ļoti smuki avotiņi. Man likās, ka mēs braucam pa sausiem ceļiem, bet mēs atbraucām visi dubļos, nodubļoti. Visi riteņi un visas drēbes ir nodubļotas. Tas ir diezgan amizanti, jo liekas, ka laiks ir sauss un saulains gandrīz vai.
Oi, bet ir piekusiens. Likās, ka mēs braucam pa tādu lēzenu ceļu, bet diezgan bija vajadzīga liela piepūle. Toties uz leju tik forši kaifiņā nobraucām tādā dinamikā lejā. Cik mēs braucām augšā? Kādu 40 minūtes, lejā mēs nobraucām par 10 minūtēm, ne? Aptuveni, jā. Tāda pirmā pieredzīta, labi, bišķi dibens sāp, bet, vajadzēja nākamreiz polsters būs jāieliek. Sērijas turpinājumā esam ieplānojuši uzbraukt ar automašīnu līdz viesnīcai, kas atrodas augstu kalnos, bet tālāk par autostāvvietu 7 km attālumā no šīs viesnīcas mēs netiekam. Atliek kāpt uz velosipēdiem un pievārēt šos kilometrus braucot nepārtraukti kalnā. Un kā mums veiksies ar šo braucienu, skaties turpinājumā. Paldies veikalam Ceļotājs par šādu lielisku piknika galdiņu, ko var paņemt līdzi automašīnas bagāžas nodalījumā un jebkurā brīdī ātri un bez problēmām salikt. Varbūt meitenēm ar pirmo reizi nesanāk tik labi, bet pēc pāris kļūdām visi iemācās un pusdienas kādā skaistā vietā ir īstā bauda. Velo outletā jūs sev atradīsiet velosipēdus dažādām gaumēm un dažādām vajadzībām, sākot no bērnu un beidzot ar elektrovelosipēdiem. Šie velo būs piemēroti gan braukšanai pa pilsētu, gan arī lielākiem pārbraucieniem pa kalniem vai bezceļiem. Velo outlets – velosipēdi visai ģimenei. Iepriekš sērijā liekam velosipēdus uz automašīnas un dodamies iekarot Slovākijas augstos Tatrus. Pa ceļam vēl iebraucot Polijā, Zakopanē, ar domu redzēt Morski oko, bet plāni mainās un gar Polijas robežu izbraucam pirmo savu izmēģinājumu braucienu ar velosipēdiem. Pēduši pusdienas, dodamies uz Slovākiju, uz mūsu viesnīcu. Un šoreiz viesnīca būs citā vietā nekā ierasts Popradas centrā. Bet ko varam pateikt par Zakopani? Droši vien tiem cilvēkiem, kam patīk lieli cilvēku pūļi un bari, iespējams, kad jums šeit ir īstā vieta. Tā kā mums, laikam, nesevišķi, mēs esam atbraukuši ar velosipēdiem pavizināties un pa to centru pabraukt. Vienkārši nebija iespējams, jo viss pilns tik traki ir, kad grūti lavierēt bija ar tiem cilvēkiem. Tā kā mēs esam ceļā uz Slovākiju un ļoti ceram, ka tur šo trako daudzo cilvēku un turistu pūļu nebūs. Esam tikuši līdz Slovākijai, līdz savai viesnīcai. Viesnīca saucās Horizont. Esam tepat netālu no kalniem. Tepat aiz muguras var redzēt manus kalnus. Esam iečakojušies, tad piereģistrējušies. Un tūlītām nesīsim mantas iekšā. Iesim parādīsim, kāds mums būs numuriņš uz 4 naktīm. No 3. uz 4. uz 5. uz 6. uz 7. Ne, uz 5 naktīm mums šeit ir numuriņš. Noāķējām tikko savus velosipēdus, iekārtosimies numuriņā un šodien dodamies atpūsties uz baseiniem, uz spa, pēc tam vakariņās un pēc tam jau skatīsimies, kādu laiku solīs rītā. To mēs arī tad sadomāsim plānu. Jums ir atsūtīts plāniņš, ko mums vajadzētu šeit sadarīt, ko redzēt. Vasaras laikā ziemā ir daudz vieglāk. Katru dienu uz kādu kalnu braucam slēpot vai snovot. Bet, ja rītā lietas līdz, tad brauksim uz Aqua Popradu, uz Aqua City Popradu, uz viesnīcu, uz Aquaparku ārā, bet, ja nelīdz, tad noteikti, kad dosimies kalnos. Beidzot, esam tikuši līdz numuriņam, līdz galamērķim, kuru sauc par 319. numuriņu. Un tad ejam iekšā un mums, mēs jau domājam, kā mēs te sagulēsim visi 4, bet mums ir lielisks jauns svaigs numuriņš. Tātad uzreiz ienākot pa kreisi, mēs ieraugam kāpnītes uz leju. Varbūt tas ir vīna pagrabiņš, bet tomēr noejot lejā, iesim lejā? Jā. Ejam. Ļoti jauka istabiņa, kur gulēsim mēs vai bērneļi. Te ir 2-guļamā gultiņa un tātad galds datoram un darbam, ofisiņš maziņš, skapis, tualete, vannas istaba, duša gan te nav, bet
Tolita te ir, nav jākāp uz augšu. Tā, un šeit būs vannas istaba, kas ir ļoti skaistām flīzēm, tumšām. Neliela, bet forša ar dušiņu. Vannas te nav, bet viņu arī nevajag šobrīd. Un mūsu nelielā istabiņa ar gultu. Ļoti jauks mini bāriņš viņš. Nu, lūk, un te pavarās tāds skats, te gan nav balkons, bet pārkrist pāri arī nevar. Labrīt no rītā. Šodien mums ir pirmais rīts šeit Slovākijā. Un esam atbraukuši uz vienu stāvlaukumu. Tālāk augšā pa kalnu ir viesnīca Šleškijas doms, kur mēs bijām pirms 2 gadiem, pirms 2 vai 3. Un mēs bijām šeit ziemā. Un ziemas laikā mums vajadzēja šajā vietā atstāt automašīnas. Šeit mēs viņas nolikām, atstājām un tālāk mums atbrauc pakaļ sniegamoči. Devāmies augšā jau uz viesnīcu. Šodien mēs esam apņēmušies braukt ar velosipēdiem šo visu lielo posmu augšā līdz pat viesnīcai. Kā mums tas izdosies, nezinām. Esam noskaņoti ļoti cīņas spars mums ir liels. Esam noskaņoti vienkārši fantastiski. Esam kārtīgi pēduši brokastis. Visi ir mums ļoti sportiski sagatavojušies. Nu jā, negribās uzreiz tagad sākumā kaut ko lielīties. Protams, gribās tikt pēc iespējas tālāk. Kā mums tas sanāks? Kā mums veiksies, to mēs, protams, tūlītām visu redzēsim, bet mēs bijām cerējuši, ka mēs varēsim uzbraukt ar automašīnu līdz pašai augšai un tu nobraukt lejā, bet, nu, šeit ir šlagbaums, ir jābūt speciālām atļaujām, lai varētu iebraukt Nacionālajā parkā. Mums šo atļauju, diemžēl, nav, vai mēs vienkārši nezinām, ka mums tāda ir. Bet, nu, neko, sportiņš, būs kārtīgs sportiņš. Man ir uzlikts pulkstenīts, Garmin, man ir arī siksna uzlikt, lai saprastu pulsu. Un es domāju, ka vienkārši visa mūsu komanda brauks pēc mana pulsa. Nu ko, gatavi visi ir? Jā, jau noguris asi, jo tad tik karsts. Jau saulēs noguris, vai ne? Nu ko, mēģinam? Lai. Nu ko, labi, mēģinam, kā mums tūlīt sanāks. Un ja mēs uzreiz nākamo video jūs redzat, ka mēs sākam ar nākamo dienu, ar rītdienu, tas nozīmē, ka kalnā netikām, mums ir liels kalns. Mēs piekusām. Vismaz apakaļ lejā gan mēs nāksim lielā ātrumā, vismaz kilometrus jāuzbrauc. Gribētos jau teikt, ka ir pagājusi stunda, un mēs stumjam. Bet nu ir pagājuši, jā, 4 minūtes. Ziniet kā, ne jau velosipēda vaina, ne jau mūsu Salomona apavu vaina, bet reāli tas kalns ir stāvs. Un dibens jāsāp no vakardienas ļoti. Bet īstenībā, nu, es teju, tāpēc, ka Evita iet, sastādu kompāniju. Un droši vien, ka drīz jau turpināsim ar jauniešiem braukt. Varbūt būs kaut kur lēzanāks, kur varēsim visi kopā jau pabraukt. Ziniet, kā izskatās pēc mūsu lielā kāpiena un brauciena pēc kilometra? Lūk, šādi. Ej, tu nost. Mēs tikai 1 kilometru? Bišķi vairāk pa kilometru esam laikam nobraukuši. Ivaram negribās no tās zāles celties. Tu ielici kaut kādā baļķī, man liekas. Te ir mūsu Te tik labi smaržo tā zāle, tik mīksts ir apakšā sūna, ir vispār celties negribās. Vajadzēja to zāles smaržu. Rodī, Evita, lai uzbrauc augšā, nobildē, kā tur izskatās, un tad mēs pagaidām te, ne? Jā. Cik mēs esam nobraukuši, mums ir vēl reiz 6 jānobrauc. Kas būs pēc pusstundas? Nu tas tiešām, nu galīgi nav viegli. Mēs spriežam, ja mēs vēl kilometru tiksim augstāk, būs labi. Pēdējais ūdeņtiņš.
Visi mums iet garām ar elektriskajiem riteņiem un smējās. Un tādā pirkstu rāda. Nu jā, te ir skaidrs, kāpēc ir vajadzīgi elektriskie velosipēdi tiešām. Lai tiktu kalnu augšā, pēc tam tiktu lejā vajadzīgs elektro, noteikti. Savādāk pusi braucam, pusi stumjam, nu ir ļoti grūti. Nezinu, vai ekrānā varat redzēt, tur aizmurē lūkāt te kalniņš, jo no tejienes mēs ieskrietos un brauktu lejā, tur laikam būtu jau 100 km/h. Bet tā kā augšā pa šo kalnu, nu tas ir, būtu zinājuši, ka tik traki, būtu laikam 2 mēneši gatavojušies braukuši uz kādiem kalniem, Gaiziņkalnā, kāpuši augšā lejā, un ar riteni un uz somu. Jā, tie foršie skati, kas pavarās te no kalna, protams, ir fantastiski, bet minot visu laiku pie 150 pulsa es kāpju nost, atpūšos, pastumi riteni, nokrīt uz 120, atkal mēģinām tikt augšā kalnā. Tā mums tā diena ar došanu paies. Un, protams, paldies firmai LMLV, kas ir sarūpējusi pulksteni Garmin Forerunner, ar kura palīdzību es tad arī sekoju savam pulsam un cenšos nenodarīt sev un savai komandai pāri pie šīs lielās slodzes. Evita pirms tam teica, vispār nav problēma. Uzbraukšu jebkurā kalnā 20 reizes, varot 20 km. Augšā lejā. Visi esam saguruši, esam, protams, nedaudz vairāk pa pusi tikuši augšā, bet tiešām sagurums ir tās diezgan liels. Viens liels mīnus ir, kad mums ir ūdens beidzies. Gaidīsim, ka kāds brauks garām. Varbūt tām kāda ūdens pudele būs. Busiņš te visu laiku vizinās veda cilvēks uz viesnīcu, no viesnīcas. Varbūt viņam kāds ūdens būs, varbūt viņš mums izglābs. Bet nu neko, laikam vēl 16 stundas un būsim augšā. Pēdējā metri. Nevar parunāt. Ūdens beidzās jau sen, muta sausa, dzerta gribās, apsēsties gribās. Puls, kā biki pabrauc kalnā, tā 160. Laikam savus rezervus esam izsmēluši. Bet nu jau viesnīcu var redzēt, kalnus, klintis, var redzēt skaisti skatu apkārt, jau paliek vieglāk. Mēs tomēr to izdarījām. Nebija viegli, galīgi nebija viegli. Šis laikam ir pēdējo gadu smagākais kardio pārbaudījums, treniņš, kāds ir bijis tiešām. 3 stundas apmēram kopā. Bet nu, gandarījums ir liels, ceru, ka vakarā tas gandarījums būs vēl lielāks. Tagad ir grūti parunāt, bet no apkārtēji tāds skaistums. Es tūlīt uzlidošu ar dronu un parādīšu, cik tas skaisti izskatās. Bet vispirms aiziesim padzerties ūdentiņu. Kā tev patika? Tas ir to vērts tev uzbraukt augšā, kaut vai šādā veidā, bet tas ir reāli to vērts gandarījums. Ir vienkārši neaprakstāms. Mēs ejam pa kaut ko padzerties siltu tēņu, ja būtu. Ejam paskatīties. Siltu tēju un ūdentiņu vajadzētu obligāti. Nu jā, šeit pirms 2 vai 3 gadi es biju ziemā, kad mums šeit veda ar sniegamočiem augšā. Un pēc tam mēs ar Robertu Vītolu šeit ar ragavām mēģinājām tikt lejā. Un bija tā, ka vairāk kā pustrasi laikam mēs tās ragavas novilkām. Bet tik un tā tad bija daudz vieglāk nekā tagad ar veļukiem tikt augšā. Tās ir kaut kas. Nu, ja šodien mēs uztaisījām tādu treniņu, tad noteikti, kad rītā mēs paņemsim pauzīti un aizbrauksim uz kādiem termālajiem avotiem, kaut kur atpūtīsimies, jo iespējams, ka rītā muskuļi visi tā sāpēs, ka mēs nevarēsim izkustēties. Bet, nu jā, gandarījums ir liels. Sēžam iekšā, padzērām tējiņas, leķa krūzītēm. Palika tik labi, gribās apgulties, pārgulēt, reāli gribās aizmigties. Nevaram piecelt savus dibenus, lai iziet ārā.
uztaisīt kādu bildi. Zinām, ka braukt lejā būs tīrākā bauda, bet arī to mēs nevaram patreiz saņemties. Reāli visi spēki, kas bija paredzēti šodienai, visa enerģija mums ir iztērēta. Laikam nobrauksim lejā, mēs braucam apakaļ uz viesnīcu. Varētu būt uz galda aizmet, vai ne? Jā, varētu pateikt. Tas bija kaut kāds fantastiski. Mēs tomēr esam atguvuši spēkus. Visi 4 vienbalsīgi esam nolēmuši, ja mēs šeit augšā esam, tad mums ir jāaiziet līdz ūdenskritumam. Nevaram neaiziet. Džeki ir pat sagatavojušies, uzlikuši ķiveres. Ja nu viņi līdīs pat zem ūdenskrituma, lai viņiem nesasit galvu tas ūdens tik traki. Bet teikt, cilvēku daudz ir augšā, hikingotāji ir ļoti daudz, un tur var redzēt pa kalniem staigā. Cilvēki tāda sajūta, pa kurien viņi vispār iet, bet redz, ka kaut kur viņi tomēr atrod šos takas. Satikām vienu latvietu, viņš teica, viņš tad bijis uzkāpis tur pašu augšā uz vienu kalnu pārēju, viņš teica, tā gan esot bijusi tāda īsta nāves smaka. Esot ļoti traks kāpiens bijis, bet mēs neko, mēs te pakmentiņiem aizčāposim līdz ūdenskritumiem, uztaisīs kādu bildīti un nāksim apakaļ, jo sāk īstenībā lēnām lietus pilināt, bet mums vēl ir vismaz minūtes 20 jābrauc lejā pa kalnu ar veļļikiem. Pirms braucienu uz kalniem mēs tikām pie Salomona apaviem, ko mums sarūpēja veikals Motosports. Īstenībā, ja nebūtu šie profesionālie apavi, ar ko tiešām cilvēki kāp kalnos, laikam daudz vairāk kājas būtu sagurušas un samocīts, jo tiešām iespējams, ka mēs šos velosipēdus kalnā stūmām 2/3 un tikai 1/3 visa kalna mēs īstenībā nobraucām ar rīteņiem. Jā, un tagad arī pa akmeņiem ejam, un īstenībā jūtās, kad ir patīkami kājai, ir viegli staigāt. Nav tā, ka jūt katru akmeni apakšā, kurš durās cauri zolē, kā tas ir ar daudz plānākām boltām. Jā, ļoti skaisti, ļoti skaisti. Daba spēja pārsteigt. Kādreiz likās, kad laikam bērni to dabu tā īsti neizjūt un nesaprot, bet arī mūsējie žipčiki novērtēja un teica, ka šeit esot ļoti skaisti. Ja jau bērni saka, ka šeit ir skaisti, tad šeit patiešām ir skaisti. Jā, burvīgi. Un tā pļava ar tām puķēm arī iedod to savu skaistumu. Fantastika! Tāds prieciņš iekšā ir šo visu baudot, šo visu skatoties. Ja vēl būtu līdz savs sviestmaizītes, siermaizītes, dāsmaizītes, vispār būtu fantastika. Arī ir sācies neliels lietutiņš, sēžamies uz velosipēdiem un traucamies lejā no kalna. Pa ceļam baudot gan skaistos skatus, gan arī ķeram adrenalīnu.
bija bail par to mašīnu. Neiespējamā misija ir izpildīta. Kā patika brauciens? Pirmās emocijas uzreiz tās svarīgākās. Es esmu šokā no šitām emocijām. Lietas, saule, ātrums. Tas bija totāli ekstrēmi. Priekš manis tas bija totāli ekstrēmi. Mēs to brauksim atpakaļ ziemā ar šitiem pašiem riteņiem un brauksim lejā. Nu īstenībā nobraucām, bet bija diezgan ekstrēmi, jā, jo lietus līst, tas asfalts ir slīdens. Es tik dzirdu aizmugurē visu laiku švīkājās riepas, visu laiku kāds tikai bremzē un bremzē un bremzē. Bet, nu jā, nezinu, mēs neuzņēmām laiku, cik ilgā laikā nobraucām. Bet mēs neuzņēmām ātrumu arī. Ātrumu, jā, un kaut minūtes 15. Mazāk varbūt pat, ne? Nu, 15 bija. Varbūt 15 minūtes braucām, bet, nu jā. Vairāk taču ne. Nebūtu Evita, protams, mēs būtu lidojuši ātrāk, bet tā kā mums bija Evita jāvāk līdz aiz sevis. Bet bija labi. Bet vienīgais tas, kad ir jau, cik ir kādi 4 pulkstenis, un tā ēst, visiem gribās jau vēderi sāp, ka mēs tulīt pat liekam riteņus mašīnā un dodamies pusdienās. Nākamajā sērijā, saguruši pēc pirmā brauciena kalnā, nākošo dienu dzīvojamies pa mierīgo. Braucam ekskursijā uz senu pili un vakaru izbaudām akvaparkā. Bet nākamajā dienā dodamies kalnos un pašiem sev par pārsteigumu sasniedzam kalnu pāreju. Noslēdzošajā dienā izejam stalaktīdu alas un pavizinamies ar velospēdiem gan pa pilsētu, gan pa kalnu celiņiem.